labrīt! Nu jau nākamajā, pēdējā pilnajā dienā Austrijā. Rībikam nogājusi āda no pieres. Rībiks ir dusmīgs. Viņa vēl ir dusmīgs uz to, ka es to pēc pāris stundām jau lidošu ar paraglaidu augšā vot no tā tur kalna. Es neesmu dusmīgi par to, ka tu lidosi, par to, ko tu saki. Nē, nu es vienkārši saku, ka šī varētu būt... Nu jā, varētu būt pēdējā reize un tīri pīri. Šodien būs riktīgi forša diena. Izskatās tāpēc, ka būs gan paraglidings, gan fishings, gan vēl kaut kādu laikam fočēšanās, vēl kaut kas. Mums te sāka braukāt šitie te pacēlais tepat pie numuriņa, un kur ir cilvēki, kuri viņi kaut ko tur remontē. Normāli viens ar cigāru mutē, viņi tur kaut ko taisa, un otrs arī kaut ko taisa, bet izskatās, ja abiem diviem ir kaut kāda drošība arī ir pielikta klāt. Tas ir normāli, laikam. Kaut kāda drošība, kaut kādas trosītes. Tagad iešu brokastīs, kaut ko uzēdīšu, un tad jau mūs vedīs augšā uz kalnu uz paraglidingu. Kaut kā tā. Mēs esam augšā kalnā, esam satikuši mūsu instruktoru. Viens mums ir Mario, otrs mums nezināms, un tad mums vēl ir trešais. Kaut kāds lidotājs. Ne lidotājs. Bet arī instruktors. Tagad mēs esam paši augšā kalnā, bet man bija šī biedē tas, ka mēs esam vienīgie vispār. Es esmu pa visu nedēļu vispār nevienu neesmu redzējis, kurš būtu lidojis. Pašā augšā atrodos. Nu, instruktors reiz pajautāja, kādu mēs gribam lidojumu. Mēs gribam tur easy going, vai davai man dot hard one. Nu, ne jau es pats lidošu, zin kā, bet es esmu gatavs visām izpriecēm. Šitās te man fitiņš šodien. Nu, tur botiņas, biksītes, nekas īpaši. Esmu gatavs lidojumam. Šis būs kaut kas. Tas īstenībā piedod savu odziņu, tas, ka mēs šeit esam vienīgie. Tā, nu pirmo vietu mums iebrāķēja, jo tur ir pārāk daudz sniega. Viņš pateica, ka tā ir kaut kāda edgy vieta, un tur mums nekas neizdosies. Plus vēl nav man īstie apavi. Slidenie apavi man šodien ir. Tāpēc tas varētu neizdodas. Tāpēc mēs ejam tagad vēl augstāk. Nu, paragliding sesiju pārvērtās par hiking sesiju. Arī labi. Viss kārtībā. Tā, un tas ir mūsu nākamais spots, kur mēs taisamies lidot. Tā, nu ko lai saka, ir pievarēts grūtais nogājiens lejā. Es galīgi šitam nebija gatavs ar saviem Nike apaviem, kuriem nav vispār nekādas zoles. Šobrīd turpinām ceļu tālāk. Vienkārši ejam pa strautiņu. Vienkārši pa strautiņu. Kājas viss slapjas jau ir, bet tas nav tas trakākais. Trakākais ir tas, ka kurā brīdī beigsies šis hiking ceļojums un sāksies paraglidings. Jā, bet viņi saka, tāpēc te arī neviens nelido. Pilotiem ļoti nepatīk šī vispār vieta, jo nav kur iesākt. Jo, lai iesāktu, vajag vietu, kur nav ne akmeņu, vienkārši zālīti un kalniņš uz leju. Tā kā redzat, visi kalnēns un izskatās diezgan visur štruntīgi. Tāpēc tagad dodamies laikam uz kaut kādu vietu, kur viņi zina, kur var iesākt lidot. Bļāviens, pastieties, pa ko es te staigāju čarīši. Diezgan pagrūti, bet ejam. Spots, kur mēs lidosim, laikam ir atrasts. Sāksies tūlīt dislokācija, tā man te lien kaut kāds kukainis ložņā. Nereāli karsti, ir atkal noiets kaut kāds hiking sessions ap kilometru, un tagad mēs kaut kur lidosim. Izskatās, ka mēs lidosim laikam taisni uz turieni, un tad pa labi aiz šī kalna un atpakaļ uz mūsu viesnīcas pusi, kaut kur uz turieni. Varbūt arī aizlidosim līdz ezeram, vēl nezinām. Noteikti kaut kāda runāšana vācu valodā. Žēl, ka neko nesaprot. Notiek pēdējā sagatavošanas darbi. Ir salikti, kā viņu sauc, izpletņi, paragliding lietiņas. Es lidošu ar trako lidotāju, es neatceros viņa vārdu, bet it kā viņš esot trakais lidotājs. Viņam arī ir šitas izpletnes bez mazā Latvijas karoga krāsās, tā kā būs jautri. Viņš teica, ka mēs taisīsim
Salto, diemžēl, netaisīsim, bet taisīsim kaut kādu špiceli, šniceli, spirāli un tā tālāk. Es no savu GoPro nefilmēšu, jo viņš man no rokām izskatīs ārā. Bet viņiem te ir gan 360 kamera, gan GoPro, tā kā man īsti filmēt neko nevajadzēs. Lidojums ir veiksmīgi izdarīts. Es nenofilmēju uzreiz visu pēc lidojuma. Biju pārāk lielā ekstāzē. Bet tas, ko es tur izpildīju, es neko neizpildīju, es sēdēju un izbaudīju, bet es izpildīju kaut kādu rombu. Mēs esam ieradušies uz dīķiem un restorānu. Šeit, kā es teicu, šodien būs tāda saspringta diena un daudz, kas būs jādara. Tikko no paraglidinga uzreiz uz zvejošanas dīķi, kur mēs šodien ķersim, mēģināsim noķert te, kur šitās ziltiņas, kaut kādas vietējās. Tas kā forelītes izskatās. Vietējās forelītes. Un kā tu viņas noķer, tā viņas uzreiz tev iet cepties un viņas uzreiz varēs pāriest. Tā citu reku mūs arī pārvietošanās transports, kur mēs šodien braucām. Reku ir tas Mercedes, G-Class, G-Wagon vai kā viņš tur, V8, V11, nezinu, bet žoskīs, skan žoska, rekur. Pasēdās, viņš te patās arī peld. Jā, es izskatās tā kā forelītes. Tas vietējās kaut kādas forelītes. Tās mēs ķersim, liksim uz galdu un ēdīsim. Tā kā makšķerēšana arī ir Austrijas kalnos, Alpos, vietējais dīķis ar forelēm. Sauksim viņas par forelēm. Mēs esam sapočējušies, tur vēl notiek darba komandas počēšanās. Un es jau skatos, kā šeit izskatās, un jau gatavojos kaut ko ķert. Šeit, starp citu, viņi neķera uz blītkām, vai kā viņas tur sauc. Te viņi ķera uz tārpiņu, uz pludiņš, tārpiņš. Un interesanti ir tas, ka šis ir viens lielais ezers, var visu kaut ko ķert. Ko visu kaut ko te tās vietējas foreles. Bet šeit ir laikam kaut kāds foreļu mammas, tāpēc, ka piemēram, tur viena kur jau ir beigta, guļ uz zemes, tā ir baigi milzīgā lielā. Un šeit arī ķert viņas arī nedrīkst. Tur rakstīts, ka fišķen verboten. Es pieņemu, ka tas nozīmē, ka makšķerēt aizliegts. Bet šeit gan var, un te viņas tādas mazākas. Ņemsim tārpiņus, ņemsim pludiņus, makšķeres, mēģināsim kaut ko noķert. Un mani vēl iecēla par zivju galinātāju, tāpēc, ka neviens nav spējīgs nogalināt zivju. Te ir tāda noteikuma, ka to, ko tu noķer, atpakaļ laist nedrīkst nekādā gadījumā. Tu velc ārā, uzreiz zivi nosit un uzreiz viņu tur pēc tam liek uz pannas vai kā. Un jā, man iecēla par zivju nogalinātāju, tā kā es staigāšu apkārt un sitīšu zivīm pa galvām. Kas jādara, tas jādara. Nevar jau dot mocīties, kā saka. Ko var paskatīties, kā šeit izskatās. Te ir lielās foreļu mammas, laikam. Nezinu, kāpēc viņas ir atsevišķi. Noteikti tam ir kaut kāds iemesls. Tāpēc es pieņemu, ka varbūt jūs redzat tur apakšā. Tur uz kilogramiem 3 vismaz. 3-4 kilogrami izskatās tur guļa apakšā. Vieta arī ļoti smuka, ļoti ainaviska. Patīkami te atrasties. Paši var paskatīties, cik šeit ir. Skaisti, augšā ir kalns, mežs, vēl kalns. Mēs starp citu vakardien te patās braucām garām ar riteņiem uz to pusi. Un mēs šo dīķīti redzējām, bet nepiedevām baigā viņam uzmanību. Rīvīgs arī ar makšķeri. Man kabatā kaut kur ir tārpiņš. Tagad likšu virsū uz āķa un metīšu iekšā. Es domāju, jānoliek kaut kādā tā kamera tā, lai viņa filmē un rāda, kā es te mēģināšu kaut ko noķert. Bet, ja es šeit neko nenoķeršu, tad es oficiāli esmu neveiksminieks. Nospied pa vidam. Es nevaru. Spied pa vidam. Man nav pirksts. Viss? Jā. Un tagad paņem rokās, iemet, un tad, kad tu sāksi vilkt, viņš automātiski uzreiz sāksies. Sāc vilkt, redzi? Uzreiz valkās. Uzliec savu lielāku dziļumu. Tā varbūt nav jēgas, un tāpat visu pa augšu peld. Vari man arī līsot. Man nav spēka būt. Ej! Goņš šlitrēja.
Lai to aiznesu, redzi, kā man. Jā, nu ko, man fishings beidzies. Kur mana dzīves palikusi ir?